TV3 ziņas. Saeimas deputāti šodien kārtējo reizi noraidīja priekšlikumu apkurei piemērot samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi. Līdz ar to apkuras cena par nodokļu tiesu pagaidām zemāk nekļūs. Valdība saka, esot jāmeklē citas alternatīvas siltuma izmaksu mazināšanai. Kādas tās varētu būt, stāsta Dāvs Valdnieks. Ideja piemērot samazināto 5% pievienotās vērtības nodokļu likmi siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes un ūdens piegādēm nāca no Saskaņas centra. Jā, mēs piedāvājam samazināt budžeta līdzekļus, bet vienlaicīgi mēs samazināsim arī parādnieku loku, cilvēku bankrotu un samazināsim emigrāciju. Neskatoties uz Saskaņas centra šonedēļ organizēto grandiozo iedzīvotāju atbalsta mītiņu, koalīcija Saeimā iniciatīvu noraidīja. Šis priekšlikums, lai arī izskatās skaisti, pēc savas būtības viņš nesasniedz vēlamo rezultātu. Valdība uzskata, ka samazinot PVN, ietaupījums uz apkuri būtu nebūtisks. Ja cilvēkam, piemēram, šobrīd ir 112 lati rēķins, kas ir normāli, piemēram, 2 stabu dzīvoklim, un viņam piedāvā samazināt šo rēķinu uz, piemēram, 107 latiem, nepareizot 105 latiem. Pēc būtības es neticu, ja cilvēks nevar samaksāt 112, viņš pēkšņi varēs samaksāt šos 105 latus. Lai apkurs rēķinus samazinātu efektīvi, par 50% jāsiltina mājas. Diemžēl Latvijā, neskatoties uz to, ka pusi no siltināšanas izmaksām apmaksā Eiropas Savienība, tas notiek kūtri. No 25 000 māju nosiltināts apmēram 150. Tas ir 1,5%. Tikai dažās pilsētās nosiltināts vairāk par 5% māju. Tur, kur energoefektivitāti uzlabo aktīvāk, līdzdarbojas pašvaldība. Pašvaldība izsniegus kādreiz ir bezprocentu kredītus, teiksim, kaut kādiem sīkām lietiņām, logu nomaiņoja durvu, tur apmaksājas energoaudits. Citās pilsētās arī līdzīgi. Principā gan arī visās pašvaldībās ir kaut kādi elementi. Ja. Savukārt Rīgā šie 0,4%, jāatzīst, ka Rīga īsti neko nav darījusi. Kamēr, piemēram, Valmierā un Liepājā ar māju siltināšanu veicas labi, Rīgā iet diezgan švaki. Šī te daudz dzīvokļu māja Meža parkā varētu būt viena no apmēram tikai 5, ko nosiltinās šogad. Rīgas mērs taisnojas, sakot, siltināšanu kavējusi krīze. 9 stāvu mājas nosiltināšana maksā ap 400 000 latu, bet iedzīvotāji tā baidās no kredītiem, ka nav gatavi maksāt pat pusi. Turklāt Rīgā pašvaldība sākusi siltināšanu atbalstīt nevis traknajos gados, bet nesen. Mūsu traknēs gados, tepat Rīga neviens ar siltināšanu vispār nenodarbojas. Ne Aksanaks, ne Birks, viņi tādas vairs nezināja, neizmantoja. Mēs esam sakuši 10. gadu. Mēs atdomājamies 10. gadā, mums 80 000 rīdzinieki gāja pēc pabalstiem uz sociālu dienestu. Un kad varēja būt siltināšana? Mērs uzskata, ka tāpat kā citur, Rīgā siltināšanas efektu varēs just pēc apmēram 15 gadiem, tātad 2025. gadā. Dāvs Valdnieks, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas.